iespējams atjaunoties. Šeit mēs redzam arī dalībnieces, kā jau teicu, dāmas arī startēs, viņas startēs rīt, arī mūsu Alīna Fjodorova, un runājot par dāmām un par sportistiem, atcerēsimies, pirms pāris gadiem parādījās ļoti perspektīva beļģu sportisti Ira Vanu, bet pērn viņa nestartēja, un arī šo sezonu viņa nestartēja. Nu, nevar spriest par viņas, diemžēl, gaitām, bet, nu, tā gadās, ka parādās tādas it kā cerīgas komētas, bet, par zvaigzni īsti nekļūst. Nu, dažādi apstākļi. Nu, bet par Brianu Joubert es jums neko neteikšu. Pateikšu vien, ka laikam viņš bija 10-kārtais Eiropas čempionāta medaļnieks, un šķiet bija 3-kārtais Eiropas čempions, bija arī pasaules čempions. Nu, pagājušā sezona Eiropas čempionāts viņam bija neveiksmīgs tikai 8. vieta. Bet 4+3 ir izpildīts kaskādē. Veiksmīgi apspēlēta atpūtas pauze. Un 3 apgriezienu flips. Mēs dzirdam publiku. Kas pa emocijām? Kā es saku, ka parasti tā kā futbolā ir zelta vārds gūst, apmēram tāpat. Jāsaka, tiešām pēc neveiksmes pagājušā gadā, es domāju, ir pamats līksmot Brianam Joubertam. Es varu precizēt 10-kārtais Eiropas čempionāta medaļnieks, faktiski 10 gadus uz goda piedestālu, nu tas ir fantastiski. Tas nav tā kā 30, 40 gados, kur bija tomēr mazāk dalībnieku, un tas tur bija arī vieglāk. pilnīgi cits līmenis, bija Aksels jau skaitījās gan drīz vai tāds, jā, nu tagad katrs iesācējs bez maz vai to izpild, nu tas, kas kaut pāris gadiņas jau ir bijis dēsadošanā, bet, nu tur jau kaut vai 1/8 daļu no programmas parādīt, un tas liktos nesalīdzinām un neiespējami izpildīt. Nē, viennozīmīgi ir audzis arī ekipējums, teiksim, slidu kvalitāte, zāba kvalitāte, arī tas, jā, nu, ir neiespējami, teiksim, atcerēties, kā bija izpildīt manā dziļā tālā bērnībā, kad mēs Madlienā uz dīķis lidojām programmu, un man galvenais treneru norādījums bija, tu tikai tani āleņģī neiebrauc. Tur bija tiešām šķirnieki izveidojuši āliņus. Tas ar citu ir klasiska cīņa vienmēr starp blitotājiem un hokejistiem un slidotājiem. Jo kaut kā tur tieši tenī pusītē man bija parādīts.
Redzēts tas mazais lēcieniņš, ko tur kādreiz tur darīja, bet trener to norādīja no tiem 6 gadiņiem, kā tagad atceros. Tas, ko es gribēju teikt, kas pietrūk Tomašam Werneram. Žubērs te ar raksturu izvilka šo te. Varbūt Tomašs būtu atlaidis rokas un, nu labi. Šeit, jā, tiešām izpildīja to papildu kustību un dabūja to rotāciju. Jā, -2, protams, tanī kaskāde, bet vienalga viņi ir izpildīti un tie punkti ir iegūti. Faktiski tas -2 apmēram 3 punktus viņam noņem no šīs te kaskādes vērtības. Bet tanīpat laikā, lūk, šādas te faktiski statiskas pauzes, ko viņš izmantoja, gan programmas dekorācija, gan arī atpūtē vienlaikus. Varbūt varētu kaut ko bišķītiņu spilgtāk, jo tā muzika bija tāda, daudz dramatiskāk nekā atsevišķos momentos. Man beigās likās jau diezgan spilgt. Beigās, jā, bet pirmajā daļā līdz pauzītei, tā, ar zinām pietādu. Bet skatītāju vērtējumā viennozīmīgi viņš ir izcilība un tāds viņš tiešām reāli arī ir. Prieks viņus redzēt un skatīties, un tajā vairs tās tehniskās detaļas tam absolūti nav nekāda nozīme, vienkārši bauda. 28 gadi Brainam Žubēram minēja 3-kārtais Eiropas čempionāta, zelta medaļnieks, 3 reizes sudabrs, 4 reizes bronza. Pērn, diemžēl tikai 8. vieta. Ko vēl par viņu saka? Ļoti bieži jāsaka atšķirībā no Priščenkoviča treneris, jā, Aleksejs 83. Es ar mēram prognozēju uz 2. vietu. Es domāju, ka, ja, piemēram, Tomašs Werners būtu visu izpildījis, tad viņš būtu tuvu tagad Žubēram, bet, viss ir tā, kā tas ir. Jebkurā gadījumā Žubērs, es pieļauju, varētu atrasties labāko trīniekā pēc visas programmas. Kopumā viņš ir apmierināts, viņa rekords gan ir lielāks, 88, ko viņš sasniedz 2010. gada Eiropas čempionātā, kas, ap cik viņš palika 3. Jā, ar tādu rezultātu tagad viņš būtu 1.